Čau, Elika, prieks tev redzēt Gardēžu virtuvē. Un pirmais jautājums, ko tad šodien gatavojam? Nu, mēs šodien gatavosim visvienkāršāko skābeņu zupu. Sapcīt, man ļoti garšo skābeņu zupas. Viņi diezgan reti ēdu pavasaros tieši. Es tev došu arī darbiņu, protams. Tas viss varīties. 3 burkāni būs jānomizo vien. Es nomizošu kartupeļus. Labi. Vai arī otrādāk, mēs varam mainīties. Varam vienalga, ko teikt, šķērs ko darīt. Papīrītis un 1, 2, 3. Un ko kurš izdara. Es pievienošu tās universālās garšvielas, kurās ir ļoti daudz sāls. Principā tas ir sāls. Bet tieši tas ir vajadzīgs. Tas ir kā mēs vecajos laikos atceramies vegetiņa. Šī sastāvā, ja tā paskatās, kas tur iekšā ir, tas viss, kas ir vajadzīgs labam buljonam. Tur ir burkāns, tur ir selerija, tur ir dīle, dažādi tādi un daudz sāls. Tās garšvielas, ko mēs šeit vienkārši ieliekam un tad to visu novārīsim. Ok, tā, es paņemšu, sagriezīšu, kamēr mums tas buljons vārās. Klausies, sācies ir arī šovs par maskām. Es jau droši vien tev varu jautāt, bet tu neteiksi, kas zem maskām slēpās. Bet zinu, ka tu nezini, ja? Es zinu, ka tu veidoji 2 maskas. Kā bija tas process? Grūti, nezinot, kas tomēr tur iekšā gribējās redzēt, likās, ka tomēr ir svarīgi, kā cilvēks, kā viņš var iznest to masku un kaut kā... Es taisīju šamanu, bet beigās viņš izrādījās burvis. Un dzied latviešu dziesmas. Vajadzēja pateikt, arī kāds repertuārs, tā ir smalka lieta. Taisīja šamanu un tu taisīji arī sirdi. Jā, to sirdi, kur tāda, visi saka, viņa ir tā kā vampīrs. Kaut kas tāds briesmīgs, bet patiesībā man tā māksla jau arī senāk, es tā taisu. Visi domā tā priecīgi, bet ieskatās, tur ir miroņa galva, kaut nepatīk tā. Bet, tāda es esmu. Man saka, ko es lietoju. Mākslā nav robežu. Tieši tā. Kaut kā zīmē sanāk bišķīt briesmīgāks, bet tā jau arī dzīvē ir. Nevar tikai... Kartupeļiem, man liekas, pietiks. Pietiks, nevar liekas pa daudz. Ok, mums ir buljons jau pavārījies kādu laiku līdz tam, kad vistiņu jūkāna. Es viņu bišķiņu atdzesēšu. Bet tad jūs tomēr izņemiet ārā to visu. Es tad vāra visu kopā un tad ar lauru lapām un pipariem. Tā, mums ir buljoniņš, tad varam likt iekšā tos lēni gar tos burkānus. Burkānus pa priekšu, jā? Jā, viņi būs tā kā cietāki. Cik skaisti pavārs griež. Ātrāk arī. Tev atliek tad, tā, kad atrast visforšākās olas, kuras mēs tad novārīsim arī. Jā, taču tas ir obligāti olas. Tā, es sagriezīšu šos, tev tad ir jāpieliek sauja savu skatījumu. Bet kad tu liksi šitās skābenes beigās? Es lieku pašās beigās. Tāpēc, kad es tev pateikšu, kāpēc beigās jāliek. Viņš jāliek tieši tad, kad ir kartupels novārīts. Jo kartupelim nepatīk skāba vide. Skābā vidē viņš principā nenovārās mīksts. Un, kad kartupels ir gatavs, tev var likt kaut ko skābu. Padomā, tagad es to zināšu. Es domāju, ka mums ir 2 kartupeļiem. Mums jau daudzas ar tieši padomāju, ka daudz. Tad pieliekam tās putrājumus. Un es pielikšu kartupeļus. Kā likt sauļņā? Jā, droši. Nedaudz, jā? Voilà. Tā. Olas mums ir novārīts. Šeit ir arī tā, kad... Tev riktīgi vārās. Es uzliku vāklē. Un kartupeļi ir arī burkāni novārījuši. Domāju, tu vari likt tad arī šos klāt. Skābumu. Tā, tad tu olas mizo sagriez un es saplicinu to vistiņu. Superīgi tā mums arī. Man tas olas nav, kad baigi izvārījušās tomēr, ja? Es arī speciāli liku uz 8 minūtēm, ne uz 10, lai ir tāds bišķi tā krēmīgāks, tas dzeltenums. Jautājums pēdējais par zupas baudīšanu. Tu kā īsts latvietis ēd zupu ar krējumu vai bez? Kāda zupa? Bet šitā gribās krējumu. Skāps un vēl skābās, jā. Tā, ka, draugi, ja kas šo zupu var ēst arī ar krējumu vai bez krējumu, kā katrs latvietis to arī dara, vai ne? Paldies, Elita, ka paviesojies Gardēžu virtuvē un padalījies stāstā par zupu un novēlu tev radošus svētkus un, protams, turpmāko visu mākslas karjeru. Un lai jums tiešām
labi garšo. Es arī uzzināju daudz ko par zupu. Interesanti. Vai ne? Par kartupeļiem, par to gaļu un tā. Paldies tev. Paldies, labi garšo. Čau! Re, kur nāc uzēst skābeņu zupu. Super! Tā pagaršosim. Tā. Jau vienmēr tā garšīgi uzstājas. Un tā nemaz nejūt putrā. Garša ir laba. Garša laba, vai ne? Sāls nemaz nav tikai tās īpašās garšas. Viss norimī? Cik kā tev liekas, cik viena porcija maksā? Nē, izskatās jau dārgi, bet... Kā to pasniedz? Visam katlam noteikti kādi 5 eiro noteikti. Un tad, kad sadala tādu porciju, varbūt kādu eiro var sanākt, ja taupīgi dzīvo. Eiro 20 sanāk. Es pa eiro uztaisītu. Jo lielāk katlu, jo lētāk, bet tikai svarīgi, kas to katlu apēd. Parasti ēd zupu 3 dienas, 2 dienas, tad labāk paliksim pie šī ekonomiskā varianta. Tāpēc jāicina ciemiņi. Ka 4 porcijas var uztaisīt.